Sveiks, skolēni! Mani sauc Mārtiņš. Esmu laboratorijum zinātnes skolas skolotājs. Tu noteikti zini, ka visus priekšmetus var nosvērt. Un ka katram priekšmetam noteikti jābūt kaut kādai masai. Interesanti, vai kosmosā arī ir masa? Šodien kā reiz ar tevi pamēģināsim saprast, kas tā masa tāda ir, kā to mēra, un galu galā es visticamāk dzirdēju to, ka priekšmetiem piemīt svars. Un tad ir jautājums, masa un svars, tas ir viens un tas pats, ikdienā tā kā liekam, mēs sveram priekšmetus, mēs uzņemam priekšmetu svaru un pasakam, tā ir masa, bet vai tā var teikt? Tiksim galā visu nodarbības laikā. Un tā, aiziet pēc kārtas. Tad to, ko mēs zinām, tad visus priekšmetus mēs varam nosvērt uz dažādiem svariem. Ja mēs pastīsimies, tad man ir tādi svirsvari, tad kur uz divi kausiņi, uz tiem kausiņiem mēs varam kaut kādas lietas uzlikt un salīdzināt, kur vairāk vai mazāk. Piemērs man būtu šeit. Var pats uztaisīt savus svariņus. Man sanāk tā, rekur, ja es uzlieku aukliņā, es esmu iekarinājis tātad kociņu, un tieši pa vidu man šeit ir nostiprināta aukliņa. Un tātad te abās pusēs man šobrīd ir vienāda masa, tātad te ir 43 grami, un plastilīns arī 43 grami. Ja tā kā dzelzim blīvums ir lielāks, ja tad tur sakoncentrēta tā masa vairāk, ja, līdz ar to tas priekšmets ir mazāks nekā plastilīns. Ja tad, redz kā pats vēl arī pie reizi griežās. Ja tā kā tādā veidā. Un ja mēs pieņemsim, ja es tagad paņemšu plastilīnam, noņemšu mazu gabaliņu nost, kaut vai šitik te, ja tūlīt pat pārbaudīsim, vai man būs vēl joprojām līdzsvarā. Ja tad es ceļu, es varu redzēt, ka man jau aiziet reku tas dzelzs priekšmets rekur uz leju. Tātad noņemot vēl masu nost, noņemsim rīktīgāk, skatīsimies, kā tagad būs. Ja tad, vēl jau vairāk, ja tad var redzēt, ka dzelzs priekšmets man ir smagāks, un tad jau kā, kuri tie svari ir iekārtoti, ja, bet tad mēs pēc tā lēņķa un tam līdzīgi varam viennozīmīgi pateikt, ok, ir smagāks, vieglāks, ja, pēc būtības kociņš, aukliņas, ja, un tad tur var iekarināt divus jebkurus priekšmetus un pats var salīdzināt. Tā kā paštaisītas virs svari, tos pavisam vienkārši var izgatavot. Ja, tad aukliņu vietā var izmantot noteikti diegus kaut kādus, kā saka, pats pamēģina. Labi, sviras svarus liekam malā, jo tagad ikdienā tos izmanto salīdzinoši maz, daudz vairāk izmanto tā saucamos atspērsvarus. Tad tur iekšā ir speciāla atspere, uz ko liekot virsū, tad mums parādās tas rādītais cipariņš. Ja, ja es skatos, man pieņemsim šeit ir veseli 3 atspērsvaru veidi, ja tad viens man būtu tādiem precīziem, es tur varu nomērīt kādu gramu, šeit es varu nomērīt līdz 5 kilogramiem, ja, un pieņemsim šeit es varu nomērīt līdz pat 150 kilogramiem, ja, tad tur var kāpt virsū un gatavs, ja. Tiem mazajiem uzkāpšu virsū tur būs čupā. Bet ko? Pamēģināsim saprast par to masu un svaru. Kas tā masa tāda vispār ir? Mēs zinām, jā, tā ir, tos var gramos, tos var kilogramos, atkarībā cik liels priekšmets ir, ja? Bet ja pieņemsim, rekur, man ir cukura paka, ja tātad man rakstīt šeit ir 1 kilograms, ja es varu pamēģināt to nosvērt, pamēģināsim tūlīt nosvērt, būs vai nebūs tur kilograms. Ieslēdzam, uzliekam virsū. Redz kā, vēl papīrs arī tiek pieliks klāt, tad 109 grami, tas nozīmē papīra iepakojums visticamāk ir tie 9 grami, un pats cukurs ir vesels kilograms iekšā. Ja? Un tā varētu mērīt jebkuru citu priekšmetu. Bet mums ir bieži vien tāds priekšstats, ka, tūlīt parādīšu. Ja es paņemšu apelsīnu, pieņemsim, un ja es paņemšu papīra lapu un to slaidīšu lejā, kas nokritīs ātrāk? Palaidīsim. Loģiski kā apelsīns. Ja? Kāpēc? Jā, parasti vienmēr saka, smagāks tas apelsīns ir. Bet tagad, ja es paņemšu 2 papīra lapus un salīdināsim tā, tad es salieku un laižu tagad vaļā, man sanāk,
vienādi nokrīt. Nu, tā 2 A4 lapām noteikti būs arī vienāda masa. Tūlīt mēs pārbaudīsim to uz tiem svariņiem, lai mēs varam redzēt. Tad, ja es paņemšu vienu papīra lapu tagad, pārbaudīsim, cik tad tā masa mums ir. Tad es paņemu lapu, lieku virsū, man sanāk šobrīd rāda 4,93 gramu. Ja šeit, ja mēs pamanam, mums ir punktiņš masa, ja kas parāda vēl cipariņus aiz komata, pēc būtības tā kā būtu 4,93 €, tad arī gramus var sadalīt sīkākās daļās, tas ir 4 grami un 93 simdeļas. Jautājums. Ja es lapu tagad saburzu, vai masa izmainīsies? Tad, ja es paņemu šādi te, mēs viennozīmīgi tagad varam paņemt, kas nokritīs ātrāk. Kas nokritīs ātrāk? Nu, mēģinām. Laižam lejā. 3, 2, 1. Nu, tāds saburzītais nokrit ātrāk. Lielāka masa. Liekam uz svariem, mēģinām vēlreiz. 4,95. Nu, tur man ir acīm redzot bišķītiņi no, kā saka, svaru neprecizitāti. Noņemšu vēlreiz, uzlikšu vēlreiz. Tad tas 3. cipars aiz komata var nedaudz mainīties. Ja? Bet pēc būtības man ir 4,94. Tad pēc būtības masa man nemainās. Bet krīt ātrāk. Kas tad īsti notiek? Izrādās, ka krītot lejā, man traucē kaut kāds, nu, kā saka, gaiss. Ja, jo, ja mēs veicinām, kur es varu redzēt, ka man pilnīgi lapa locās no tā gaisa, tad gaisa traucē kustēties, ja, un ja es saburzu, man gaisa traucē mazāk kustēties. Izrādās, ja mēs varētu aizvākt visu gaisu, priekšmeti kristu pilnīgi vienādi. Nu, tūlīt pat pastīsimies, ko es ar to domāju. Šeit palaidīsim tūlīt video. Tad, lai saprastu, mums ir liela telpa, kurā iekšā tad, nu, ir apmēram 30 tonnas gaisa. Un, protams, lai tagad mēs pat pārbaudītu, vai krīt vienādi bowling bumba un spalvas, ja tad nepieciešams vienkārši pacelt augšā un atlaist vaļā. Nu, kāds tad būs rezultāts? Kas nokritīs ātrāk? Protams, kādi jēga jautāt, laižam vaļā un skatāmies loģiski, bowling bumba nokrīt lejā un spalvas lēnām krīt. Bet tas tādēļ, ka gaiss traucē tai krišanai. Un tūlīt pat pamēģināsim izdarīt, kas tad īsti notiks, ja mēs varētu aizvākt to gaisu. Vai mainīsies rezultāts? Tad šeit skaidri un gaiši. Tad traucē, tad gaiss mums vismaz parāda to, kā tā būtu atšķirība. Nu ko? Un šeit tad mums ir process, kura laikā tiek izsūknēts viss gaiss ārā. Tūlīt pabīdīsim to nedaudz tālāk uz turieni, kur tātad šeit tūlīt būs arī palaidīsim, būs starts. Tātad ir jāpaiet kādam laikam, kamēr visu gaisu tur izsūknē. Aha. Un tā. Es izdarīšu šitā. Palaidīsim šeit. Tātad laižam vaļā. Un ko tad mēs tūlīt ieraudzīsim? Tad palēninājumā laižam vaļā bowlinga bumbu un spalvas. Un rezultāts? Un pasties, kāds ir rezultāts? Kāds ir rezultāts? Vienādā ātrumā krīt lejā. Spalvas un bowlinga bumba bez gaisa telpā, kur nav gaisa, kur ir vakums, nokrīt vienādā ātrumā. Tas nozīmē, vienkārši riktīgi izdodas. Tā. Un tas nozīmē to, ka kosmosā mums neatkarīgi no masas, ja mēs laistu vaļā un Zeme mūs pievelk, tad krīt ar vienādu pātrinājumu visi tie priekšmeti. Un tad, kā tad īsti ir kosmosā ar to masu un svaru? Lai saprastu, vai tas ir viens un tas pats vai nav, tūlīt pat pārbaudīsim vēl ar vienu video. Tā. Un tātad šeit man ir starptautiskā kosmiskā stacija, kur 2 kosmonauti
tad pārbauda šobrīd vienu interesantu eksperimentu. Ir 2 iepakojumi. Viens ir, kā saka, tāds smagāks, otrs vieglāks. Ja? Abiem 2 ir vienāds tilpums. Ja? Un tad, ja mēs pastamies, ja palaižam vaļā, interesanti, kas būtu, ja šādu priekšmetu nolikt kosmosā uz svariem? Tas nevar rādīt vispār neko, jo vienkārši ir kā lidinās gaisā. Vieglu iepakojumu turot rokās, tad mums sanāk tā, ka var droši kustēties un kosmonautu tas neietekmē, ja? Bet ja mēs paņemam tagad smagāku iepakojumu, tad rezultātā var redzēt, ka pats kosmonauts pie tā pievelkas atgrūžas kustinot, un plus grūtāk kustināt nekā vieglo iepakojumu. Tas nozīmē, no tā, kas tur ir iekšā, var redzēt pēc kustības, ka tā ir atšķirība. Tā, ja mēs paņemam, saliekam šos 2 materiālus kopā, tad mums sanāk tā, ar vienādu spēku pagrūžot, pastīsimies, kā tie pātrinās. Ja, tātad uzliekam, tie mierīgi, un aiziet. Un var redzēt, vieglais iepakojums, kas mums ir, tātad vieglā paka, tātad kustās ātrāk prom no tās vietas. Un rezultātā sanāk, kāpēc tā notiek? Smagākiem priekšmetiem, tātad tiem, kam ir lielāka masa, tos ir grūtāk apstādināt, grūtāk iekustināt, līdzīgi kā varētu salīdzināt vieglā mašīna, smagā mašīna. Tad, lai uzgāzētu, smagai vajag vairāk gāzes uzdot, vieglai mazāk. Un nobremzēt tieši tas pats. Un tūlīt pat pārbaudīsim šeit video, kad vieglā paka tiek laista pret cilvēku, tad cilvēku tas patiesībā pat neizkustina, ja, bet ja paņemam smago paku, un laižam, tad mums sanāk kāds rezultāts, ka smagā paka iekustina pašu cilvēku. Līdz ar to inerce ir lielāka. Nu ko? Tas nozīmē, masa kosmosā mums ir, bet svars nav. Tūlīt apstādināsim šo. Un tas nozīmē to, ka svars un masa nav viens un tas pats. Bet kāpēc mēs sakam, mēs priekšmetus uz svariem sveram? Redz kā tad mēs īsti varam vispār, ja es pieņemsim griķu paku, uzliek sev uz plaukstas, kā es varu noteikt, ka tā man ir smaga vai viegla? Tad es jūtu to spiedienu, ar kādu tā spiež, kā man muskuļi ir jāsasprindzina. Ja es paņemu, pieņemsim, makaronu paku, kas ir gandrīz 2 reizes vieglāk, es jutīšu, jā, šeit man spiež vairāk. Līdz ar to sanāk, uz svariem, kas tiek mērīts, tūlīt pat pārbaudīsim. Ja? Tātad mums ir spēks, ar kuru spiež mums uz zemi konkrēti griķi. Ja? Tātad mums sanāk 900 grami, te ir rakstīts man 900, uz svariem man ir 917, ja? Tātad plus iepakojums. Tiek mērīts tas spēks, ar kuru uzspiež uz to atsperi svaros. Ja es paņemu kādu citu, tad makarons man rakstīts puskilograms. Te laikam būs pa vienu makaronu mazāk. Vajadzēja pielikt vienu. Vairāk, lai būtu, jo iepakojums noteikti nav 1 grams. Ja, bet būtība ir par to, ka mēs tad svari mēra spēku, ar kuru tik tas virsū uzspiests, un galu galā tur iekšā ir iemontēta, iebūvēta noteikta sistēma, kas pārrēķina to uz kilogramiem un gramiem, un tad šeit to, ko mēs varam nolasīt, tie ir grami un kilogrami. Citiem vārdiem sakot, ja šos svarus, kurus es varu izmantot uz Zemes, es aiznestu, pieņemsim, uz mēnesi vai uz citu planētu, tie man nestrādāt precīzi, jo tur ir cita gravitācija. Šie svari strādā tikai mūsu gravitācijā. Tātad, un to ir svarīgi atcerēties, ka svars, tas ir spēks, ar kuru priekšmets spiež uz svariem, ja, un to tad kā reiz mēs varam izjust ar rokām, bezsvara stāvoklī sanāk tā, ka man tātad, es vispār nejustu nekādu svaru, un tas nozīmē, tur nebūtu svars, vienkārši man griķu paka lidinātos gaisā, bet attiecīgi uz Zemes tā pievelkās pie Zemes, ja, un tāpēc to mēs izjūtam. Bet masa izrādās gan uz Zemes, gan kosmosā būs viena un tā pati. Nesamulsināja, ne? Es tikko teicu, svars tur ir dažāds, bet masa ir vienāda. Tad no kā ir masa atkarīga? Vai esi dzirdējis par tādām ļoti, ļoti mazām daļiņām saucās ātoms?
Nu, teiksim, kādreiz tika veikts tāds domu eksperiments, jo atomus salīdzinoši nesen varēja ieraudzīt vispār kaut kādos speciālos mikroskopos, bet vēl Grieķijā tika izdomāts sekojošs eksperiments. Ja es paņemsim maizes šķēli, es varu sagriezt tos pusēm, pareizi, noņem pusi, tad pusi maizes šķēles vēl uz pusēm, tad vēl uz pusēm, tad vēl uz pusēm, galu galā man vajadzētu sagriezt līdz kaut kādai tādai daļiņai, kuru es nevaru vairs sagriezt. Un šo mazo daļiņus nosauc par ātomu. Un pēc būtības tas ir visas vielas sastāvdaļa. Un masa piemīt pašam ātomam, un sanāk, ja mēs saliekam daudz ātomus kopā, tad man arī masa ir atkarīga no ātomiem. Tad pēc būtības, tāpēc jau arī lapu, ko mēs saburzījām, man šeit ir noteikts ātomu skaits vienā lapā, un sanāk vienalga, vai tā ir tāda plakanā formā, vai tā ir saburzīta, ja tāda daļiņu skaits nemainās, līdz ar to arī masa nemainās. Un tad attiecīgi masa, tā drīzāk, to mēs varēsim sajust, nu, cik viegli vai grūti priekšmet vispār izkustināt no vietas. Tātad smags kaut kāds priekšmets, to mums vajadzēs stumt rīktīgi grūti, tad būs grūti, bet attiecīgi vieglu priekšmetu mēs tā pakustina, tas aiziet un gatavs. Ja? Tā kā tādā veidā, es ceru, ka ir saprotams tātad svars un masa, tie nav viens un tas pats, tie atšķirās, un tātad svars ir tas spēks, ar kuru spiež uz priekšmetu, un attiecīgi masa, tas būs, cik viegli izkustināt kaut kādu priekšmetu būt no vietas. Ja? Nu, un pēdējais, ko pie šī visa, tad, ja mēs skatāmies, man ir dažādi priekšmeti, par svariem, svarīgu lietu, ko gribētu pateikt, ka man, izrādās jutība svariem atšķirās. Man pieņemsim šeit šie mazie svari, kas ir, tie var nosvērt ļoti mazu cipariņu. Es pieņemsim 1 centa monētu, man parāda, tie ir 2 grami un vēl 32 simtaļas, ja tas, ko mēs šeit varam redzēt kā reiz. Un, ja es paņemu tagad uzlieku uz lielajiem svariem, lielo svaru jutība vispār nekāda, man rāda 0. Ja? Tas nozīmē, ja es paņemu 5 centu monētu, pārbaudīsim, tad man šeit ir gandrīz 4 grami, tātad 3,95. Ja? Un ja mēs uzliekam uz lieliem svariem, vēl joprojām rāda 0. Jo jutība man tātad būs tāda, ka mazajiem ir lielāka, ja? Bet lieliem tātad mazāk jutība. Toties, ja es paņemu litru, te man ir gandrīz litrs ar ūdeni, ja? Tātad, nu, te varētu būt kāds kilograms, liekam virsūs jutīgajiem svariem, man parāda pārāk daudz uzlikts. Tā nevar. Ja, un tur ir šitie svariņi spēja nosvērt kaut ko tikai līdz puskilogramam, tad es uzliekot šeit, un skaidri parāda ir vesels kilograms un 179 grami. Tātad svaru jutība man atšķirās. Ja, tātad, un tas nozīmē, ka ir jāizmanto piemēroti svari, lai pareizi nosvērtu kaut kādas lietas. Ja mēs svaram kaut kāds viegls, mums jutīgs svars vajag, un smagām lietām vajag noteikti jau netik jutīgs, bet ar lielāku diapazonu. Nu ko, lai izdodas nosvērt visāds priekšmets, kas tev mājās, un tiekamies atkal nākamreiz. Atā!